Pasakas ir daudz. Pasakas mēdz stāstīt, pasakas mēdz lasīt, bet izrādās, ka pasakas var arī muzikāli uzglezot. Komponists izlasa pasaku un pēkšņi viņam rodas fantāzija, ka pasakas tēli var pārvērsties muzikas instrumentos, stāsts var pārvērsties krāsās un atliek tikai klausīties un klausīties. Pēteris Platikas izlasīja Hansa Kristiāna Andersena pasaku Nelokāmais Alva Zaldātiņš, un viņam uzreiz dzima pasakas tēli. Nelokāmais Alva Zaldātiņš. Nedaudz domīgs, nedaudz sapņains, tāpat laikā brašs un ļoti uzņēmīgs. Angļu raksts. Daļā deļotāja, kas var būt graciozāks, smalkāks, lokanāks, vijīgāks par flautu? Mēģiniet atcerēties gan šos instrumentus, gan šos muzikālās tēmas, jo tad, kad jūs viņus sadzirdēsiet, jums ir pilnīgi skaidrs, uz skatuves parādās viņš vai viņa. Bet ir vēl citi personāži, varbūt ne tik mīļi, jauki un daili. Piemēram, jaunais trollis, masīgs, ķērcošs, spiedzošs palks. Mazā klarnete. Un resnā vecā ūdenžurka, arī klarnete, bet liela, dobja un ārkārtīgi dusmīga. Nezinu, no kurienes mums izspēlēs lielā zivs. Nekas cits viņai nav jānospēlē, kā tikai 2 riebīgi intervali. Vislabāk to var izdarīt. Tuba, zema, smaga. Ja ir Alva Zaldātiņš, droši vien, ka neiztiek arī bez citiem varonīgajiem tēvijas sargiem. Kas var būt brašāks par kareivīgām, uzņēmīgām, ņiprām un ārkārtīgi skanīgajām trompetēm?